Golīt. Nu ko, visi gatavs? Ir gatavs, labi. Nu ko, čau, Robčik, kā iet? Ceturtdiena, Čau, jā, čau! jā, viss labi, noteikti, zin kā, ceturtdiena, mazā piekdiena, daudz darba, bet tāpēc domāju tā, ka vajadzētu satikties un parunāt par tēmu, nu tā, par logu tēmu, par lentu tēmu, par membrānu tēmu, bet, nu, es noteikti domāju, ka mēs te varētu daudz reportāžu taisīt, bet, nu, šodien tā ideja ir tāda, es esmu no sava arhīva, projektiem, kuriem es esmu taisījis tāmas, izcēlis dažus projektus, par kuriem gribētu, nu, paskatīties projekta dokumentāciju un paskatīties, kas tur ir norādīts. Tātad, nu, priekš kvalitatīvas Nu, logu vai iepirkums. to ir viegli izdarīt? Jā. Jā, vai vispār to var, nu, pēc projekta dokumentācijas izdarīt? Nākamais, varbūt ieskicēsim kaut kādas dažas lietas tādas, nu, kam varētu pievērst uzmanību arhitekti, kas skatīsies, vai būvnieki, lai varētu paprasīt arhitektiem to informāciju jau laicīgi. Lai nav tā, ka, teiksim, nu, būvējot pēc šiem te projektiem, tā kā mēs redzēsim, ja, sanāk bieži kaut ko pārtaisīt. Ja? Nu, lūk, un tāpēc iedošu kaut kādu ieskatu. Es domāju, šis mums ir tāds demo zooms un paskatīsimies, kā tas ies. Jā, es domāju, ka stundā iekļausimies. Ja? Un vēl viena lieta, ko gribu pirms tam pateikt, tātad mērķa auditorijā, kam šis video varētu būt ļoti noderīgs, būtu arhitekti, būvnieki, kas nodarbojas Inženieri. ar vispār celtnieciskiem darbiem. Ja? Un vēl viena lieta, ko es gribētu tā kā atrunu uzreiz pateikt, ja? Šīs zooms nav par kritizēšanu, šīs zooms nav par to, ka šis ir slikti vai, nu, teiksim tā, nu, kaut ko nolikt, un šīs zooms ir par to, lai mēs zinātu, kam pievērst uzmanību un kur prasīt, kur meklēt informāciju, lai varētu uzreiz saprast, hei, te kaut kas nav kārtībā, meklējam arhitektam, prasām, meklējam Robertu, meklējam citus speciālistus, ja, kas var palīdzēt šo te jautājumu uzreiz laicīgi atrisināt. Ja? Nu ko, Robčik, ejam tālāk. Varbūt dažos vārdos pastāst, ar ko tu nodarbojies, jo es tev zinu tikai tā, ka tu man membrānas, lentas, Roberts. Bet pastāst Jā, pāris vārdos, kas ir tas tavs lauciņš? jā. Es esmu Roberts no Būvē Gudri. Es izveidoju arī tieši kompāniju ar šo nosaukumu, lai aicinātu vai vedinātu cilvēkus iedziļināties lietās, tā kā mēs arī šodien skatīsimies šos piemērus, vai tas ir atbilstoši. Jo mēs jau gribam visi uzbūvēt tā, kā vajag. Visi grib inženierus, tā reklāma bija. Ja? Bet vai tas inženieris kur tos inženieris to informāciju var atrast? Kā to visu salikt vienā kopīgā tādā ietvarā, kas tiešām darbojas. Un es esmu Latvijas Dūru logu ražotāju asociācijas montāžu iestrādes eksperts. Es esmu tas puisis, kas brauc uz, es ļoti negribu braukt uz objektiem, uz šādiem objektiem, kur jātaisa ekspertīzes, un tad tas aiziet uz tāds, un tas nav izdarīts pareizi, tas nav atbilstoši, nav nohermetizēts, ailes nav sagatavotas. Tur ļoti daudz ir šīs divas puses, pasūtītājs un darītājs un termiņi. Jā, šodien es tieši par to saskāros, kad ar termiņiem, par to mēs kādreiz noteikti šodien izrunāsim arī. Un es esmu arī tas puisis, kas apmāca certifikātu, tātad mēs kvalifikācijas certifikāciju izsniedzam montāžniekiem, lai cilvēki var izvēlēties montāžnieku, kas tiešām saprot, ko viņš dara. Pirmkārt, viņam ir bijusi informācija, viņam bijusi apmācība. Tad jau
viņš ir kvalificēts, iet un veikt kaut kādu darbu. Ja? Protams, tur arī ir nianses, ja? Ir veci runci, nepārmācīsi, bet ir pāris nianses, tā mēs arī noteikti apskatīsimies. Un vispār esmu norobežu šo konstrukciju tāds speciālists, palīdzu salikt tā, lai tas viss funkcionē, teiksim, no būvniecības fizikas viedokļa, lai neveidotos kaut kādas problēmas, un tas būtu silts un savs. Super. Labi, tas tāds labs intro, jā. Super. Pareizi es saprotu, tev ir divas grupas tādi, lielie klienti. Viena ir tie, kas ir, profesionāli lodzinieki, kas montē logus, durvis, vitrīnas, jā, kuriem tu māci iebūvēt, pareizi, tur visas lentas, visus mezglus izveidot. Un otrs ir vispār celtnieciskie būvnieki, vispār celtniecisko darbu būvnieks, kurš būvē klientam māju, un tad viņš aicina, viņš saka, hei, klausies, man vajag, Robert, tavu palīdzību, ja? Klientam. Vai ir vēl kaut? Tā, nedzirdēju? Jā, principā ir trīs līmeņi. Ir trīs līmeņi. Ir šis pakalpotāju ņēmējs, viņš grib saprast, kāpēc un ko viņam vajag, un tad ir jāpiemeklē šis risinājums, jāiesaka šis jau certificētais darba darītājs, un pa vidam vēl ir arhitekti un inženieri, kurus LBS-ā pasniedz kaut kāds seminārs, kas ir prakses punktu iegūšanai, un tieši tādi paši ir arī arhitektos, ja, kur mēs tā kā varam iedot kaut kādus gatavos mezglus, bet viņi, par to mēs arī runāsim, gatavie mezgli nevienmēr der. Ne viss der visam, ja, un katra situācija ir nedaudz savādāk, un ir jāskatās, kā to labāk izdarīt, un jā, tas ir tas trešais segments. Visgrūtāk aizsniedzamais, bet ārā aiz loga jau prasa šos labos risinājumus. Viņi redz, ka kaimiņš to ir izdarījis, piemēram, iznest tie logi. Tas ir pilnīgi cita pasaule jau, nekā mēs to zinājām līdz šim, kā logi jāmontē. Un viņi jau redz, ka kaimiņš ir uzlicis, viņš saka, es arī gribu sajūst, sasmaržot, kas tāds ir, ko jūs tur liekat. Tad ir forši arī palīdzēt kādam vēl. Super. Klau, vēl uzreiz tāds ātrais jautājums. Kā iedalās tie, kad tev aicina uz risinājumu izstrādi, vai tevi aicina uz problēmu risināšanu? Kā tev šobrīd tā statistika tāda? Es sapratu. Vienmēr izdarīt pareizi vajag pirmajā reizē, nevis pārtaisīt. Ja? Un tas arī laikam ir tā galvenā atbilde, tad, kad ir šī problēma situācija, ir jāpiemeklē risinājums, kā sakārtot vispār šo lietu, vai vienkārši varbūt uzlabot. Tur varbūt nav tik traki. Ja? Tad, kad tev ir tā pirmreizējā vizīte, to var visu iedot gatavu, ar karotīti iecelt tikai mutē, bet viņš jau ir gatavs. Ja? Un kaut kā tā. Jā. Bet teiksim, tevi tā proporcionāli, ja mēs tā paskatāmies, tad, kad ir jau problēmas, tev pieaicina, vai tev teiksim, meklē tajā brīdī, kad vēl ir vajadzīgs izdomāt vēl, grib pareizi izdarīt? Es tā gribētu teikt, ka tie ir 70-30, bet es gribētu cerēt, ka tie ir 60-40% attiecība īpatsvarā uz to, ka tie 40 ir tie, kas grib atnāk, pajautā, ja, tāpēc arī ļoti intensīvi ir jāstrādā, arī tāpēc mēs šeit esam, mēs gribam ar šo materiālu palīdzēt sasniegt to cilvēku, ka viņš zina, ka ir īstenībā kam paprasīt, ja. Manā gadījumā tie ir logi vai konstrukcijas, ēkblīvums, ja, bet citu gadījumā tās ir skaņas, es nezinu, ventilācijas jautājumi un tādas lietas. Un viņi jau nezin, kur iet, bet tie, kas zina, tie, kas seko, ļoti daudz noteikti arī digitālajā vidē, ja, un tieši šādi materiāli ļoti, ļoti vajadzīgi. Nozare pēc viņiem īstenībā ir kārtīgi izslāpusi. Un tad, ja viņi jau tādā sēžot telefonos vai datoros, viņi uziet šo informāciju, viņi var piesakot viegli, un viņi jau var skatīties, viņiem jau nav viens nesaka uzreiz nāc, ja?
Viņi var redzēt, ir kaut kāds progress, tur pieaug, tur dod informāciju, ja? Es tur varu aiziet painteresēties. Bet es gribēju teikt, ka tas ir vēl joprojām 30-70 attiecība. Okay. Nu ko, labi, tad iziesim cauri. Nu, tas mans priekšlikums būtu tāds, apskatīsim vispār, kāda informācija ir projektos. Es, lai nebūtu kaut kādas diskusijas, esmu projektā atstājis projekta rasējumus. Ja? Tad atstājis visu pārējo informāciju, izņemot rakstlaukuma informāciju, kas, lai nebūtu tur diskusijas par to, ka tam tur kaut kas slikts, vai par to ir runāts, tie ir kritizēti. Ja? Tas mans kaimiņš. Jā, tas mans kaimiņš vai kā. Es domāju tā, iesim cauri, jā, ja kāds redz, ka, hei, Klau, man ir līdzīgi, jā, tad, vismaz, šodien mēs pieskarsimies tām lietām, kur ir problēma. Un tad nākamajās reizēs jau, to es pastāstīšu beigās, ko mēs esam iecerējuši, ja? Bet par to tad tālāk. Bet šobrīd, jā, paskatāmies, pārslēdzamies uz projektiem un iziesim. Varētu teikt tā, varētu tev bišķi palīdzēt. Mēs šodien konstatējam tikai, kas ir projektos, nevis tā, ka tieši par problēmu, ne. Tā mēs negribam nogruzīt tādā pirmajā sanākšanā. Vai var to izdarīt, vai saņemot šādu projektu būvnieks, un, piemēram, bez būvuzraudzības, vai viņš var to labi izdarīt. Tāda kā... Lai viņš uzreiz saprot, ok, man ir pietiekami daudz informācijas, vai man vajadzēs vēl kaut ko papildus. Teiksim tā, zvanīt Robertam, prasīt vai meklēt vēl kaut kur palīdzību. Tas ir varbūt tikai, teiksim, tāds, kā mēs skatītos projektus, ja, un kā mēs aicinātu tos projektus, kam pievērst uzmanību. Ja. Te ir pirmais projekts. Šeit būs runa par tādām populārākajām māju veidiem. Ja. Man gan jāsaka, es šorīt pastījos pirms šī te Zoom, ka man vairāk ir mūrmājas, bet neapvainojoties koku karkas māju projektētāji, būvnieki, ja, arī par jums ir padomāts un noteikti, ka ir viens projektiņš būs, tā kā Robert, taviem draugiem arī būs. Zinu, ka tev vairāk ir koku karkas māju būvnieki, zinām, ja? Jā. Ok, labi, tad pirmais te ir tāda viena mājiņa, kurai vienstāvīga, vienkārši, šeit iziesim cauri, te ir kaut kādi galvenie rasējumi, ja, kas parasti, klasisks projekts, man gribētos teikt, ja. Varētu teikt tāda minimālā informācija, un es domāju arī, par šo te varbūt cik daudz, kādā kvalitātē rasējumi. Es domāju, ka to arī tādās detaļās šoreiz nepieskarsimies. Vairāk paskatīsimies par to tieši kāda informācija, kas attiecībā par logiem. Ja? Tad pirmais, ko logu informācija, ko var redzēt, ir fasādēs, ja? Kāda ir dalījuma, vismaz kam es gatavojot tām, es pievēršu uzmanību. Ja? Tur skatos kādu logu, kāda konstrukcija logiem, krāsas, vai tur būs kaut kas specifisks, vai nē, dalījumi. Ja? Tālāk paskatāmies, šeit mēs vēl atgriezīsimies, te ir šķērsgriezuma mājas un jumtu plāniņš. Tad ir detaļas, ja, tur uz bēniņiem uzkāp logduru specifikācija un fasāžu krāspas. Ja, šis tāds iesildīšanās, tādā mazā, varētu teikt, mazais projektiņš. Vēl būs atsevišķi, kuriem esmu sagatavojis, ir vēl BK daļas, ja, kur tās BK daļās ir vēl kaut kāda papildus informācija, ja, noderīga priekš logiem.
Nevienmēr kā šeit, visi jā. VK daļas izstrādā kaut kādus logu duru risinājumus, bet šim te konkrētam projektam BK daļas autors ir jau pastrādājis, pacenties. Ja? Tā kā te mēs arī vēlreiz atgriezīsimies. Tā, to es atstāju te, kur ir jau mēsgls viens, jā, to. Jā. Nu ko, jā, atgriežamies varbūt te pie šķērsgriezumiem. Un, parasti, vismaz, es nezinu, Robert, tu vari palabot, jā. Parasti, es skatos uzreiz šķērsgriezumā, kur loks atrodas attiecībā, plaknē, jā. Un ēku griezumos var uzreiz redzēt, kur, šajā gadījumā te ir norādīts, ka tas loks atrodas bloku mūra līmenī, jā. Tātad, un skatos, skaidrs, citreiz ir atsevišķi iznesti mēsgli, jā. Šajā gadījumā šeit nebija. Kā tev, Robert, varbūt, ko tu redzi, varbūt, es nezinu, no savas prakses, kā tu sāc skatīties projektus, jā? Ir tā, ka ar pašiem projektiem gandrīz vai man tā darbošanās ir mazāk. Man jau nāk ar izprintētu tieši jau to mezglu, ja, vai kā man tagad viņi ir iemontēt. Bet tu ļoti labi parādīji šo šķērsgriezumu, kurš šī gadījumā ir ar siltinājumu un viņš ir atbilstoši tā kā jau vietā, bet viņš varētu būt tikpat labi iezīmēts arī vienkārši iezīmēts viducītī. Kas jau būtu nedaudz jau jautājums būtu. Paceltos jautājums, kas ir ar, piemēram, izotermiskajām līknēm kaut kā. Kāds ir aprēķins? Ja šeit būtu, piemēram, loks būtu atrastos vidusdaļā, ja? Jā, ir kā liela problēma, bet tas izoterms būtu vairāk tuvināts iekštelpām. Tas mēs šodien tikai apskatām, bet tas varētu radīt kaut kādas tādas, par kurām mēs lietām vēlāk stāstīsim. Kāpēc, kas tad tur veidojās tādā brīdī? Okay. Jā, tātad te es gribētu laikam teikt, jā, tas redzam, šeit ir bloku mūra siena un tālāk papildus siltumizolācija ārpusē. Ja? Un tad loga bloks tiek iemontēts, šajā rasējumā ir attēlots, ka līdz ar siltumizolāciju. Ja? Tātad ar siltumizolāciju smuki nosegtos, viss būtu ļoti labi, vai ne? Ok, super. Vēl viena lieta, ko es parasti skatos un arī, kad pievēršu uzmanību, ir kaut kāds logu bloki, vitrīnu bloki, par kuriem mēs paskatīsimies citos projektos, ja, būs vēl daudz interesantas lietas, ja, kur, piemēram, sākotnēji par to neviens ļoti nedomā. Ja. Šajā gadījumā mēs skatāmies... Tas ļoti nedomā. Jā, šeit mēs redzam, ka jā, te ir vitrīnas bloks, ja, un vitrīna, kas ir labi, ka šeit ir norādīts kaut kāds atšķirīgs materiāls, parasti cenšas pierakstīt, ja tā ir, teiksim, kaut kāda cita veida materiāls, siltumizolācija, bet tur vajadzētu ņemt vērā par to, ka, ir bloku svars, un tur, arī ir atsevišķi materiāli, kurus šeit ir ieteicams montēt. Ja? Tāpēc par to es pastāstīšu, tad pastāstīsim, parunāsim tālāk nākamajās video. Bet šeit ir labi, kad ir norādīts tas siltumizolācijas materiāls vai cits materiāls. Ja? Tā, šeit, manuprāt, laikam nekas tāds ekstra. Ir gan viens, tas, ko es varbūt, redzu, ja vismaz sasaucās ar lieveni, ja, vismaz lieveņa izskatā, ja, kad, parasti tās ieejas durvis ir tas klupšanas akmens, kad ir jau, ja mēs tā skatāmies pēc slāņiem, ja, eštriks ieliets, un šeit nav norādīts, ka te ir kaut kāds cits materiāls vajadzīgs, bet patiešo kaut kur viņš liekas. Ja?
Un Mēs par norasotām flīzēm pie ārdurviem vēl noteikti pieskarsimies. Pieskarsimies, jā. Nu, tā kā tas ir tāds, ko es te iezīmēju, nu, kam pievērsu uzmanību. Ja? Nu, šis pats projekts ir nu, tas arī BK daļas autors, kur ir jau. Es nedaudz aizēju atpakaļ, lūdzu. Okay. Tur augšā tie ir logi apaļie, vai tie ir baložu lūku kaut kāds risinājums? Tas varētu būt ventilācijas lūks, bet to mēs klāstu fasādēs varam paskatīties. Tas varētu būt loks arī. Jā, te nav. Jo apaļie logi ir visizaicinošākie. Jā, ticu tā. Kur bija specifikācija, kas tas ir loks, jā. Tas ir loks, jā. Bet te nav nekas par vēršanos norādīts, tā kā līdz ar ko, nu, iespējams. Viņš parasti netais vērams, tas ir ļoti sarežģīti, bet var. Bet to, jā. Nu, jā. Nu, tas ir laikam tas ir tikai gaismai bērniņu telpā. Jā, būs bandu glabātu, jo ir trepes. Tas tāpēc arī ir šis gaismas avots. Jā. Ok, ejam varbūt te pie tā BK daļas mēsgla, kur projektētājs ir ļoti labi jau, nu, manuprāt, detalizēti izzīmējis visu to mēsglu. Nu, vienīgais te varētu būt tad jautājums, nu, ja mēs skatāmies pārsedze, nu, ja bloku mūris, un parasti, jā, šeit izskatās kaut kāda cita materiāla pārsedze ielikta, lai varētu uztaisīt šo te. Varbūt tā ir domāta pārsedze. Tā ir domāta pārsedze, es domāju. Jā, pārsedze, jā. FIBO pārsedze, jā. Nu, tātad mazāk, lai varētu, nu, šaurākas dimensijas, jā. Jo, redziet, te ir viegli betona bloku mūris, kas ir 300 mm, un pārsedze, nu, tad viņai ir jābūt, nu, 250, jā. Nu, un tad, un vissvarīgākais elements ir 8. Jā, tātad, ko mēs te redzam, ir 8. Jā, 8. ir papildus siltumizolācija Paroc Extra. Nu, saki, nu labi, varbūt te tā uzreiz, nu, skatoties, varētu no sākuma likties, ir ok, vai ne, mēsgls, bet kā tev tā, nu, no 1 līdz 10 uzreiz tu redzi kaut kādas lietas, nu, ko te nevarēsi izdarīt? Jā, var redzēt, no 1 līdz 10 es gribētu viņu ievērtēt 8. 9. Tāpēc, ka loks ir iznesis siltumizolācijas slānī, viņš ir nepilnībā, viņš ir daļēji iznestais. Šeit tāds hermetizācijas jautājums ir nedaudz jāpaprasa būt autoram, un nav iezīmēts šis zilais virs logā, šis klucīts, jā, kas tas tāds ir, vai tās ir iznestās sistēmas, kaut kāds profilīts, kaut kāds risinājums, vai tas ir, kas tas tāds ir, un viņu stiprināšanai te tā īsti informācijas nav, bet no hermetizācijas viedokļa ir gan pareizi, gan no otras puses ir jautājums par klucīti, kas tas tāds ir, un tad tas risinājums ir atkal tā kā varbūt pārspīlēti uztaisīts. Tad atkal, nu, tur daudz jautājumu pats, bet principā izdarot šādu, viss ir atbilstoši. Tāpēc arī 8. 9. Tikai jautājums uzreiz ļoti skaists mēsgls, es gribētu viņu sīkāk. Ok. Nu jā, par to es domāju arī ir labi, un es domāju, par tādiem risinājumiem mēs varētu nākamajā reizē, nu, sīkāk parunāt, ja, paņemt šos pašus mēsglus un pāanalizēt, varbūt, nu, paskatīties no kaut kādiem, nu, no tāda labās prakses piemēriem, ja, nu, ko tur būtu jānorāda. Ja. Nu, šajā gadījumā es sadzirdēju to, ka prasītos paskaidrojumu, kas tas ir pa materiālu. Ja. Nu, tā es teiktu, ja. Labi, nu ko, es domāju tā, pie šī projekta noteikti mēs atgriezīsimies, jā, varbūt tad jau ar kaut kādiem risinājumiem. Nu, vienīgais, tas no manas puses, man tāds uzreiz gribētos jautāt, nu, varbūt tā, pēc tavas pieredzes, kā tu skaties no to mīksto
mīksto materiālu, nu, vai, teiksim, nu, to mīksto akmens vati liekot iekšā šeit, nu, tiešām var kvalitatīvi noblīdēt visu. Jo, redz, ja mēs te liekam, Pašu jā, vati. nu jā, jo ja mēs šeit liekam, teiksim, fasādes siltumizolāciju, jā, nu, līmējam, tad jautājums ir, kas ar šo te daļu paliek, jā? Nu, teiksim tā, šī te daļa paliek, nu, tāda kā gaisā karājoties, jā? Nu, vai tu pēc savas pieredzes esi redzējis, teiksim, nu, tā labi, nu, varbūt iedziļinoties detaļās, jā, vai tu esi redzējis arī, ka, nu, var šitā tiešām labi uztaisīt? Var uztaisīt, parasti No. šajās vietās liek putu materiālu, polisturu Okay. materiālus cietākus, bet ar vati arī to var izdarīt, tas būtu atbilstoši. Šeit vienkārši ir jautājums dīpeļos, un kas tā ir par vati, vai tā ir cietā vata, vai mēs vispār varam viņu, pareizi tu saki, viņš karājās nedaudz gaisā. Ja, šajā gadījumā tā ir pārsēdz, bet arī sāndaļai ir saturiski ir kaut kur jānostiprinās, jo viņai, es saprotu, šeit būs jānes arī visa apmetuma, tur bija ventilējumā fasādes. Nē, te ir apmest. Apmetums, jā. Nu jā, tā kā, ok, labi, tas jau tāds uzreiz uz priekšu padomā. Nu jā, jo man liekas, ka drīzāk, nu jā, ja šeit ir zināms, nu, šis materiāls, tad ok, tad viņu var nostiprināt, jo, nu, taisot dekoratīvu apmetumu, nu, uzspiežot tur sanāk tāds, ne šis, ne tas, jā, tāds samocīts, bet labi, par to es domāju, jā, tad jau vēlreiz uztaisīsim tad kopsavilkumu un tad paskatīsimies. Nu ko, otrs projekts ir mājas rekonstrukcija vai pārbūve, respektīvi stāsts ir par vienstāvu māju, tā tūlītās paskatīsimies, jā, šeit ir tā kā, nu, pirmā, nu, vienstāva ēka, kurai tiek demontēts jumts un piebūvēts otrais stāvs augšā. Ja? Nu, un atkal, laikam, jāsaka, nu, mūra māja, gāzbetona bloka sienas, 500 mm gāzbetona bloks, redzam, un paskatīsimies, nu, šajā gadījumā, kādu informāciju, ko mēs redzam projektā par logu iebūvēju. Tā, te laikam ir logu durvju specifikācija, jā, redzam PVC logu bloks, jā, ārējās palodzes, tā, jā, šeit bija arī labi izzīmēts mezgls, jā, atkal, un kā tu skaties uz šo mezglu, jā, tātad, jo man liekas, ka parasti ir tāda vājā vieta, nu, kad, jā, ir šie te Baurock 500 mm bloki, bet jautājums ir vienmēr, tad, nu, kā ar šo te ārējo daļu izdarīt, jā. Nu, un te ir norādīti, ka tas ir siltumizolācijas materiāls, jā. Kā tu skaties, teiksim, nu, tāds pirmais skats uzreiz? Nu, šitien tas ir ļoti labi risināts vēl. Jo te ir. Jā. Tas man šķiet ļoti labi risināts. Šeit viņš vismaz ir iezīmēts, ir objekti, kur tas ir tā kā tikai ar kaut kādām mazām aplodiņām, tikai ar lentām. Nu, aizmugurē šeit tas ir augstums lauzošs. Ja? Tas ir diezgan labi un izzīmēts mezgls. Tā, es redzu, ka tie koka logi izskatās vismaz pēc zīmējuma rasējuma. PVC. PVC. Ok, tas rāmīts tāds, ok, kā kokam vairāk. Jā, nu tas ir ļoti, ļoti būtiski šī siltumizolācija, šīs augšējos malās, bet tas nostiprināšanas, piemēram, kā šeit, kas stūra leņķis, es gribētu redzēt, kā tas izskatās dzīvē. Nu, tas lāsens, varbūt, nu, lāsens varētu būt. Es domāju, ka tas ir stūra leņķis apmešanai,
visticamāk. Ārējais Iespējams stūrs, ar domā? sietu. Jā, ārējais stūrs ar sietu, jo viņi bloku apmet, viņi nesiltina. Tas nozīmē, ka viņiem viņš ir viņi tādā veidā viņi iestrādā iekšā. Iespējams. Tāpēc, nu, šeit, tu domā, Jā, apmetums jā. nāk pāri, jā, nu jā, sapratu, jā. Labi, jā, šeit man vienīgais jautājums ir, nu, es zinu, ka ir vēl risinājumi, nu, Finfomam, nu, ne tikai ir šīs te, nu, iekšējo ailu apdari, jā, Kā ir, teiksim, nu, tavā praksē šīs te apmetuma risinājums ir, teiksim, ir labs? Es zinu, ka tas, bet, jā, kā tu redzi, vai labāk taisīt, likt kaut kādus profilus, ģipškartonu, kaut kā taisīt, atstāt tukšu? Jā, nu, te jau paceļās jautājums par skaņu. Ja tā ir privāta māja, es nezinu, ādažos ir ok. Tā var būt tikpat labi arī privāta māja Jaunmārupē, kad lidmašīnas ceļās gaisā un man kaut kādas trokšņas es varēšu vairāk dzirdēt. Ja, piemēram, tas būs parastais ģipškartons, uz profiliem uzlīmētajiem ievadīts profilā un slīpumā vienkārši iestrādāts. Un tur aizmugurē ir tukšums, nu, labākajā gadījumā puts, bet mēs zinām, ka puts principā skaņu vispār neizolē. Un šajā gadījumā glābējs ir vate ārējā daļā. Un, jā, bet ja šo visu mezglu mēs uztaisam ar masu, tātad viengabalainu apmetumu kaut kādu sistēmu veidojam, tad noteikti tas arī ir skaņas skaņas absorpcijas kaut kāds risinājums ļoti, ļoti, ļoti labs. Bet šeit tas ir ļoti labi iezīmēts. Es jau teicu, es ikdienā mazāk ar pašiem projektiem. Es pirmo reizi redzu, ka viņš ir tādā slīpumiņā iezīmēts, parādīts. Jo parasti jau tas būs taisnā veidā. Ja? Tad atkal ir jautājums, vai taisnā veidā, ja viņš nāk no loga, jo viņš savu vietu nemainīja. Viņš mainīja tikai attiecībā pret iekšējās sienas attiecību. Un tad arī tad vienmēr tas ir reģipšu profils. Un tad tas ir tāds risinājums, viņš ir ļoti plaši populārs, bet šeit tas ir uzzīmēts tā kā ar papildus iegūmu patērētāju. Ok, nu tad šeit varētu teikt, nu, devītnieks jau, ja? No 1 līdz 10. Te būtu rītīgs 9,5 jau, jā. Okay. Jo es skatos, kad viņi ir iezīmējuši, viņi norāda, viņiem ir pat paloču lenta. Tas ir, visticamāk, šis cilvēks, kas ir zīmējis, mēs kaut kur esam saskrējušies dzīvē. Skaidrs, ir bijis pie tevs jau, ja? Es nezinu, kādā seminārā, es jau nezinu, viņus visus aiz otru pusi ekrānam, jā. Bet ļoti, ļoti labi uzzīmēta paloģa lentā, hidroizolējošais slānis, kas ir arvien populārāks. Par to mēs noteikti kādā reizē runāsim. Pastīsimies, jā, tieši tā. Ok, nu šeit tā vēl man gribētos paskatīties, varbūt vēl būs kāds mēsgls, kur lieveņi. Man parasti ir tā, ka es pirmais, ko es skatos logiem, nu, kaut kāds mēsgls, bet pirmais stāvs ir esošs, un visticamāk, tur daudz ko vajag mainīt nevarēs. Jā, te laikam bija vairāk uzsvers uz to otro stāvu. Kur arī pie logu specifikācijas lejā ir ļoti labs teksts lauks, kur mēs redzam, kur ir atzīmētam, piemēram, paredzēt ārējo, iekšējo palodzi, tādas detaļas, kas ļauj šim būvniekam, montāžniekam, principā būvnieks nebūs montāžnieks, būsim godīgi, tie būs citi cilvēki, bet būvnieks var vadīties pēc šīm vadlīnijām, ko viņam prasīt no montāžnieka, vai kam ir jābūt izpildītam, jo viņam būs jānobeidz tas objekts, jā. Bet montāžnieks, lai ir jau kaut kāda papildus informācija, kas šķiet forši. Nu jā, jo par šito arī, man liekas, tas varbūt arī tāds uzreiz, uz noslēgumu daļu vairāk prasītos, bet, kā ir šiem aprakstiem, skaidrs ir nozīme,
bet vai teiksim, nu jā, kāds izlasa viņus. Vēl parasti ir tā, ka nu, arhitektiem es zinu, ka ir jālasa ne tikai šie te rasējumi un apzīmējumi, bet nu, ir jāizlasa arī visas tās piezīmes, ja, kas tur ir, jo tur jau bieži ir tādas nu, svarīgākās lietas norādītas. Ja. Bet, nu, jā, vai viņš izlasa, tas ir cita tēma. Kā ir tu teici, logu montāžniekiem, tu nu, teiksim, nu, tā pasniedz par šo te AL iebūvu. Jums arī ir tāda tēma, ka varbūt nu, pieskaraties vispār tādai tēmai kā projekta lasīšanai, informācijai, jo Nē. Daļēji vienā vietā, par ko mēs runājam nedaudz, tieši par šo darbu uzdevumu, jo montāžniekam es arī saku, piemēram, ir kompānijas, kas sūta savus montāžniekus, es arī saku, jums nav jāuzņemās atbildība par to, kur jūs montēsiet logu. Tam ir jābūt nodefinētam darba uzdevumā, rūpīgam darba uzdevumam, seko labu kvalitatīvu darbu izpildu. Un es domāju, ka montāžnieki, redzot montāžnieks, kādi viņi ir un ko viņi dara ikdienā un kāds ir tas viņu arots, es domāju, viņi neviens šāds labs iespējams pat nesaņem. Jā? Un šo informāciju nevar izlasīt, bet te bija tas stāsts, tāpēc es teicu, būvnieks, kuram savukārt ir šī specifikācija, viņš jau var vienmēr introducing taisīt. Jā, man ir šī tāda, es ļoti gribu uztaisīt ļoti labi, un redziet, tādas mazas lietiņas. Nu, te jau ļoti smieklīgi par palodzēm, ja, bet tas ir ļoti būtiski, jo būvnieks šajā gadījumā ir būvuzraudzības kaut kāds mazais atzars attiecībā pret logu montāžnieku, kurš ir vai nav speciāli certificēts vai viņa darba novērtējums, pieņemšana, ja, tas ir kaut kādā ziņā viņa atbildība to veikt. Viņš ir noslēdz līgumu ar pasūtītāju. Nu jā, bet nu, jā, ok, te iezīmējās, te varbūt uzreiz vēl viena tēma ir, jā, nu, jo bieži jau ir tā, ka ir elementi, kurus paši klienti izvēlās piegādāt, jā, nu, tātad, nu, piemēram, ir vispār celtnieciskie darbi, jā, kurš, teiksim, nu, ir varbūt viens būvnieks, un klienti izvēlās atsevišķus elementus piegādāt paši, nu, kā viens no elementiem parasti ir logu pozīcijas, durvju pozīcijas, vārti, ja, nu, kas ir šīs te nu, atsevišķi elementi, ja, nu, kur nu, tad sanāk tā, kad pēc tevis minētājā, nu, tad klients pats ir tas, nu, kā es saku, viņam kopā ar būvnieku ir jāpieņem darbs. Tieši tā. Viņa tā ir viņa izvēle, un būvnieks šī gadījumā ir pagājis maliņā. Nu, viņš ir forši, ja viņš var nokomentēt, ja tas kaut kas ir neatbilstoši, bet pasūtītājs ir noslēdzis līgumu un šo te darījums notiek starp logu ražotāju, kura ir logu montāžnieki, ja, tad šis logu ražotājs ir, varbūt viņš ir ārpakalpojumu paņēmis šo logu montāžnieku, bet šis darba uzdevums, tas galvenais mērķis, ko es gribētu teikt, ir svarīgākais, ir darba uzdevums. Piemēram, pār logu novietojumu. Montāžnieks nepieņem lēmumu, kur es montēju logu, cik tālu no sienas, kas tur, te nederēs tā. Nu, es tā vakar darīju vienā objektā, man liekas, bija forši saulaina diena, šodien arī. Nē, tā ir cita konstrukcija, pilnīgi cits sastāvs varbūt, un tas mainās, un tāpēc tas izotermiskais novietojums, tās līknes, to jau veids projektētājs, un ja viņš to veids. Un tā informācija savukārt no pasūtītāja nonāk ražotājiem. Ražotājs tā ķēdīt ir, viņi varbūt arī ļoti sadrumstalot un gara, tāpēc mēs par to arī tagad runājam. Tas nav tik viennozīmīgi. Super, jā, nu, jo te es arī sadzirdu uzreiz to, ka tiešām ir ļoti svarīgi iedziļināties un skatīties visu kopā. Ja? Jo kādam ir jābūt tam projektu vadītājam, kurš redz to visu bildi kopā, kurš nodod stafeti vai pieaicina citus darba veicējus. Ja? Un, kad ir svarīgs šis te darba uzdevums. Ja?
Bet, nu jā, par to es domāju, jā, parunāsim tā kā nākošais, jo te es domāju, tā, mums ir jāiziet vēl pārējiem Jā, projektiem ejam cauri, un cauri. es domāju, jā, tā problemātika, nu, kas iezīmējās, jā, ir ļoti labi, jā, nu, tātad šīs te piezīmes, darba uzdevums, jā, tātad iesim tālāk un noteikti, ka vēl kaut ko sapratīsim, jā, tā kā super, forši. Nu ko, te ir vēl viens, nu, manā skatījumā arī varētu likties, ka es te esmu tādus labos projektus izlasījis. Es tiešām gribu teikt, ka projekti ir ļoti, nu, tas projektu līmenis ir audzis, ja, ir tātad, var redzēt, ka arhitekti ir, nu, ļoti labā līmenī strādā, ja, un, teiksim tā, ja, nu, gadus 5, varbūt vēl 10 atpakaļ, ja, nu, tad tie mēsli bija nu, ļoti skopi. Ja, tad šobrīd, nu, es gribētu teikt, jā, tajā informācijas laukā ir jau informācija pieejama. Ja. Nu, vienkārši nākamais izaicinājums ir tas, ka šie projekti kļūst, nu tā, klienti grib kaut ko interesantāku, ja, un kļūst aizvien izaicinošāki, kā visu pareizi uztaisīt. Nu, lūk, un te ir vēl viens projekts, kur arī, nu, man likās, ir vērts pastīties. Nu, atkal neanalizēsim visus kopējos mēslus, bet nu, es vairāk tā kā gribētu iziet uzreiz pirmais cauri, lai nu, ir tāds kopskats par saturu, ja, kas ir, kas, manuprāt, ir šeit detalizēti ļoti uztaisīts. Un tad paskatīsimies atkal nu, kaut kādas logu šo te mēslu. Nu, lūk, plāns, jumta plāns, šķēlumi, jā, jo māja ir, tā varētu teikt, tādas divas mājiņas savienotas kopā, tad divi apjomi savienot ar tādu pārēju kopā, jā, un tad, nu, paskatīsimies detalizētāk, jā. Nu, šeit ir ļoti atkal detalizēti visi mēslu izstrādāti, jā. Mēs pie šī atgriezīsimies. Un logu durvis specifikācija, jā, kas man liekas arī ir ļoti labi tieši priekš logu pasūtīšanas, jā, ir daudz detaļas atrunātas, kur, nu, patiesībā, jā, uzreiz jau dodās pie ražotāja un nu, jau ir, nu, gribētos teikt, skaidrs, ko arhitekts ir paredzējis un ko būtu nu, jāiebūvē. Ja? Tā. Un te laikam, jā, tas bija fasāžu krāsa puse. Tā, atgriezīsimies atpakaļ, jā, vēlreiz pie fasādēm. Jā, tā. Lai mēs, sāksim ar griezumiem. Šķēlumi. Tātad te mums laikam nav šķēlums, kurā nav nekādi īsti. Nu, te mēs laikam redzam, jā, te ir interesanti, ka gaisā nav izdetalizēts, jā, tas mēsgls pats, jā. Nu, bet šeit to mēs redzēsim, nu, atsevišķos mēsglos, kur, nu, atkal ļoti, ļoti smalki viss ir paskaidrots, jā, tā kā, nu, es iezīmēju tās vietas, kurām es parasti skatos, tā, kur viņš novietojās, tas loks, ja? Nu, jo man tā kā tas interesē priekš iebūves izmaksas, nu, kad tiek rēķināts, ja? Nu jā, šeit ir vitrīnas augšā un lejā arī izskatās, ka arī attēlots, kur logu bloks novietojās. Un šeit mums ir, jā, nu šeit ir arī ieejas durvis, redzam lievenis, ja, un te mēs redzam, nu arī te gan ir ielikta starplika, kas liek domāt par to, ka, nu, tam ir pievērsta uzmanība, nu, tādā ziņā, ka tas ir nodalīts no siltās grīdas kontūra, ja, ka te nebūs apsildāms lievenis, bet, nu jā, tā. Nu, ko paskatāmies tālāk.
Mezgli arī šeit, jā. Jā, nu tātad šeit bija mezgli arī labi izdetalizēti un tā, kur man viņi ir? Tā, te nav logi. Jā, nu te jau parādās logu mezgls. Nu, šeit arī ir, manuprāt, šis bija tas variants, kur bija koku karkasēka. Un te gan ir dēļ tās specifiskās konstrukcijas, te ir metāla sija, te ir savietotais jumts tajā pārējā, un te ir, lai tā konstrukcija būtu stabila, šeit ir tērauda sija. Kā ir parasti ar tām tērauda sijām un ar tiem iebūs, tiksim, tādiem stiprinājumiem? Tas nav tāds neveikls jautājums parasti. Kā tur tālāk visas tās membrānas uztaisīt kvalitatīvi? Jā, tas ir parasti šādos, te jumta mezglā tas nē. Viss aktuālākais tas ir kvadrāta dzelži pārsvarā. Tad, kad ir stūra loks, ir ārējais stūris, ja? Jā, ir ārējais stūris, un tas no abām pusēm ir ar logu. Tad parasti tas ir arī tā savā ziņā izaicinoši, jo tas loks jau ir tā konstrukcijas vājākā daļa. Ja? Un tad viņam jāspēj nodrošināt to pašu, ko tie 400-500 mm sienas. Ja? Un tad vēl ir šis augstuma tilts, ja, kas to visu tur tā kā nedaudz pavājina vai paaugstina šo augstuma tiltu ietekmi. Bet šeit bija, es vispār gribētu uzsvērt par to, ka ir ļoti, ļoti detalizēts projekts. Bet tu pieminēji tādu domu, ka ir uzlabojies un ir arvien sarežģītāk, tur pilnīgi piekrīt. Bet es gribētu uzsvērt arī to, ka pie tāmētāja nonāk nosacīti maz projektu, kuru es redzu, kurus būvē. Tos tāmētājs ir būvnieks, kurš iespējams nopelna pat 2 reizes no pasūtītāja. Ja es kādreiz par norobežojumu konstrukcijām mēs runāsim, es jums izstāstīšu piemēru no Jumiķa vien fantastiski, kā nopelnīt 2 reizes no klienta. Un tās tāmes ir tā svarīgā daļa, un tie labie piemēri jau arī nonāk pie tā tāmētāja, jo tas klients ir pasūtījis labu projektu, par ko viņš ir samaksājis, ir radīta jau pievienotā vērtība. Viņš grib to saprast līdz galam, viņš aiznes viņu pie tāmētāja. Ne jau tāpēc, lai tur ietaupītu kaut kādas naudas, tas, protams, tā ir, bet viņš vienkārši meklē šos profesionāļus. Tos, ko mēs arī šeit gribam panākt, lai cilvēks iet un meklē profesionālus. Tev ir jautājums par ventilāciju, par kaut ko, ej un atrod savu speciālistu. Nāc pajautā kādam, kur tu redzi, hei, šitas varbūt ir tas cilvēks, kas man varētu palīdzēt to atrast. Ja? Un tāpēc ir šie labie piemēri, jo patreiz tev ir visi piemēri, izņemot arī pirmajā, teiksim, varbūt nebija tā izdalīt kā mezgls. Ja? Nē, pirmajā arī mums bija mezgls. Pirmajā mums bija viens mezgls. Un tas bija ļoti daudz. Ja? Ir būvniecībā ārpus Rīgas, nevajag mezglu. Tur paļaujās uz to darītāja profesionalitāti, ka viņš zinās, kā jābūt. Uz vakardienas kaimiņa māju, viņš taču diezgan ātri uzbūvēja. Man tikai vajag uzbūvēt. Bet atgriežoties pie tiem mezgliem, pareizi jau tu saki, jā, kad, protams, ir tie ārējie, pat laikam vienā projektā arī būs, jā, tie ārējie 90 gradu stūri, jā, tie ir izaicinājumi, un, protams, par to vēl atsevišķi, jā, paskatīsimies. Bet, šeit es arī, tiešām, es saku, te var redzēt, ka ir pārdomāts, un būvniekam saņemot šādu risinājumu, viņam jau uzreiz var būt skaidrāks, ja, kā viņš šo te darbu realizēs. Tātad šos elementus izbūvēšu pirmos, šos otros, un tāpēc kārtas, un tajā brīdī, kad man šie darbi ir tā kā jau gatavi, ja, tad es varu aicināt, teiksim, logu izgatavotāju, ražotāju,
nomērīt ailu, lai izgatavotu logus. Ja. Nu, jā, šeit es arī, te es laikam nebija, bet kaut kur bija vēl arī šie te leņķi. Te es redzu, kad, nē, kur te parādās leņķis un leņķis grīdas konstrukcijā. Bet to es arī, laikam, mēs te tad ieiesim tādās konstrukciju lietās baigi iekšā. Bet, varbūt tāds ātrais jautājums. Stiprināt grīdas tajā visējā slānī ir ok? Ja tas ir... Tur ir lietais betons. Tur ir ok, ja tas ir vismaz 5 centimetru no maliņas, ja, tad tas būtu ok. Jautājums, vai ir ok, kur tur iet tās siltās grīdas, jo mēs Jā, kur te viņš pārtraucās. Ok, sorry, es tos bumbulīšus šitos par silto grīdu caurulēm. Pareizi, caurulis ten bija lielāk. Tā ir armatūra. Leņķi ir, leņķus pielieto, leņķus var pielietot, vajag pielietot, bet es jau gribētu uzsvērt, ka šādai konstrukcijai šeit jau būtu foršāk izmantotāk termoprofils, kas būs vienlaicīgi arī nesošs, vienlaicīgi arī silts un vieglāk iestrādājums. Tad tā sistēma bišķiņ vieglāk uztaisīt, jo šeit tā, siltināšana, bet ir ļoti, ļoti labi. Ir ļoti labi. Mēs arī redzam, ka ir alumīnija uzliks logām, pieslēgumi ir uztaisīti apakšējā mezglā, hermetizācijas pieslēgumi ir ļoti, ļoti atbilstoši iezīmēti. Augšējā viņi varētu būt savādāk nedaudz, bet to mēs kaut kad vēl atgriezīsimies. Mēs vēl atgriezīsimies, jā. Jā, tas ir teiksim, tāds, lai ieskatām, jā, es vienkārši šeit tos piemērus, ja godīgi, es gāju cauri, es vairāk skatījos no tādas, no izaicinājumu, risinājumu, tādiem sarežģītības, jā, un kā parasti, kam pievērš uzmanību, jā, un tas es gribēju parādīt, tiešām parasti mēdz teikt, ka, jā, visās semināros daudzos rāda, fails, kā nevajag darīt. Es laikam esmu tajā pusē, ka es laikam gribētu rādīt, kā vajag darīt, lai mums nosēžās tas, kā ir jābūt pareizi. Ja? Jo tad mēs skatāmies, hei, te toči nav pareizi, ja? Un mēs meklējam un zinām, kā vajadzētu būt. Ja? Atceries, mēs vakar tieši runājām, ka mēs rakstīsim to video, un tad bija tas viens moments, kur es teicu, mēs esam labās būvniecības prakses meklējumos. Tieši tāpat kā gada būva Latvijā, ja, kur jau 25 gadus, viņu galvenais uzsvars ir izcelt labo praksi, jo to slikto jau mēs tāpat ikdienā viņi ir pirmkārt daudz, un otrais mēs viņu arī novēršam, un tad viņi arī kļūst par labo praksi. Ja, ja mēs viņu atstājam, tad tas ir slikti. Bet to tiešām ir forši. Skatītājiem vienīgais tas ir jāizvērtē, vai viņš meklēja tagad to savu situāciju un tās tikamās atbildes, vai tu esi gatavs ieklausīties, kā vajag un mēģināt saprast, kā to var uzlabot, vai tieši otrādāk iedzirdēt un saprast, jā, man ir jāmaina, tiešām man ir jāmaina, jo bieži vien klients grib dzirdēt tīkumu atbildi. Tu saki, tas ir, piemēram, tur ir slikti, un negribās jau būt tam ļaunajam, jā, un teikt, tas ir slikti, bet tu jūt, ka viņš gaida vēl kādu atbildi, saki, ka tur es varu atstāt to visu. Kaut kā to izdarot varēs to atstāt. Tur iespējamie riski uz augstu kondensēšanas pakāpi rases punktam, jā, bet tur varbūt, tā ir tāda. Jā, ir dzirdēt jā, visādas situācijas, un arī, kur es esmu bijis kaut kādos objektos pieaicināts, jā, tie tur paskatīties kaut kādas risinājumus, jā, kur pats pieredzes apmaiņā brauc skatīties, jā. Redzu to, kad nav īsti līdz galam tā izpratne bijusi, ja? Un tad teikt tam klientam, klausies, tev būs šis te jādemontē, tad ir tā. Es to, protams, norādu, bet, tad klientam pašam ir jāizvērtē situācija, vai viņš tiešām grib to darīt, un,
cik liels risks viņam tur tālāk kāda būs, ja. Nu, ko, ejam tālāk, kur laiks arī baigi skrien, un tāpēc... Jā, es tieši gribēju teikt, varbūt, kad mēs varam, teiksim, tā, 4 apskatījām, uztaisīt tādu conclusionu, nobeigumu, un tomēr varbūt tam taisīt tālākajiem piemeklēt, varbūt vēl kādu objektu, varbūt arī kaut kādu tā kā pilnīgi pliku piemēru, kur nekā nav, un pabeigt tos, ko tu esi salicis Varam, indiņā, un tad taisīt citu video, jo, lai nav pārāk garš, jo tad jau paliek vienā brīdī, nu, ne garlaicīgi. Garlaicīgi ir. Saka, ka ir garlaicīgi. Nē, ja ir forši pasniedzēji, forši tie cilvēki, kas runā, tad garlaicīgi nav. Bet apjoms. Informācijas daudzums, jā. Nu, zin kā, nevajag jau visu arī uzreiz izšaut ārā, vai ne? Lai ir tēma nākamām sarunām, ja? Ok, davai paskatāmies vēl vienu, un tad jā, uztaisam tādu kopsavilkumu īso. Respektīvi, šeit ir atkal viens piemērs, un atkal klasiska māja, koka karkas. Šeit es teiktu, jā, šeit ir tas gadījums, laikam, kur ir, jā, šeit mēs redzam, šeit ir norādīts kaut kas zem vitrīnām, bet, ja mēs tā skatāmies, tā detalizēta mēsgla, tas ir tā kā atstāts uz vēlāku laiku, tā detalizācija, ja? Un vai viņus vajag visus tā izzīmēt, tas arī ir labs jautājums, ja? Jo es esmu dzirdējis no arhitektiem, kas saka, protams, tos mēsglus detalizēt, pēc tam nāk būvnieks, kurš ir, piemēram, kaut kāds moduļu mājas būvnieks, kuram ir jau kaut kādi savi detalizēti, izstrādāti mēsgli, jā, un viņš jau tālāk, šo logu iemontēs tā, kā tas atbilst, viņa šim te konceptam, jā. Tas ir, es tad teiktu, ok, šīs variants der tādam mājas būvniekam, kuram ir vienotais koncepts. Ja? Bet es zinu, ka ir tādi gadījumi, kad tiek taisīts, sadalīts, atnāk viena vīri, izdara daļu darbu, uzbūvē karkasu, ja? Un tad nākamie nāk tur lodzenieki, nākamie nāk tur fasādes apdars meistari, tie jau ir 3 speciālisti, kuri, un tad ir tas, viņš tur viss ir izdarījis nepareizi, ja? Un tad sāk tur rādīt viens uz otru pirkstu, ja? Tad es teiktu, ka tāpēc ir svarīgi, es varbūt uzreiz arī gribētu pateikt, ka ir jāsaprot, kāds ir tas būvniecības modelis, kāda ir iecerēts, kā projektu realizēt. Ja mēs projektu zinām, ka mēs dosim vienam būvniekam, ok, tad par šo tēmu varam runāt vēl tālāk. Bet ja mēs zinām, ka mēs viņu dalīsim sīki smalki, tad es teiktu, ir ļoti liela nozīme tieši tiem mezgliem, ja? Lai varētu pārbaudīt. Ko tur apšķi saka par šo? Es gribētu teikt, izdalīt tā maz mīlīgi būdiņu un jau nopietni māja. Tas būtu tas sadalījums, kur arī tā šķautne kaut kur nogriežās, ja, kad tā līnija novalkās dēļ tā, kad ne visi grib, ne visi var. Ja? Un otrs ir tas, nevienmēr tev vajag to, ko tu gribi. Ja? Un kaut kur jau tas vidusceļš ir, bet tā labā praksa ir ievērot tomēr, jo man jau ir jāsasniedz. Pat ja es taisu šo būdiņu, ja, es taču gribu, lai viņi ir silti, lai viņi funkcionāli, lai viņi man kalpo, tāpēc jau ir jāpievērš uzmanību šīm detaļām. Bet mēs zinām, ka, piemēram, moduļu mājiņa vienā 30 kvadrātīga, viņai īstenībā slodze uz logiem būs daudz lielāka nekā lielā mājā. Jo telpas ir mazāks, kompaktāks, cilvēki iespējams dzīvo iekšā vairāk kā komunālajā dzīvokļi kādreiz, ja? Un šīs slodzes viss ir ļoti, ļoti būtisks, un ja mēs esam vēl nepareizi iestrādājuši, un tā bija, kā jau minējām, ēkas vājākā daļa,
tad mēs varam iedzīvoties kaut kādos citos risinājumos. Citās problēmās, jā, nu, mēs tieši tā, nu, tas jau mēs sākām ar logu tēmu, jā, bet, nu, patiesībā tur jau ir, nu, diezgan daudz to speciālistu, jā, un daudz tādu vājo vietu, jā, nu, kur, ja mēs kaut ko laicīgi nepamanam, tad ir ziepes, jā. Šis bija tāds īsais projekts, es nezinu, nu, varbūt vēl vienu pieklājības pēc, nu, man gribās tomēr, kur vēl bija. Labi. Te ir vēl viens. Bet šis bija ļoti labs piemērs par to, kāda tā lielākā ikdienas daļa, nu, jā. Ko mēs runājām. Lielākais būvniecības apjoms ir tieši šāds. Nu, jā, bet kāds detalizēts, bet mēs paši saprotam, ka ar detalizāciju mēs varam uztaisīt labāk. Arī profesionāli montētājiem ir labāk, ja viņam šī informācija tiek iedot. Vai nu būvnieks, kurš ir uzraugs, kā jau mēs to solīši izgājām, jā, šo nu, jā. subordināciju. Nu, jā, es te mēģināju skatīties, varbūt tā te pat nav šeit arī te logu durvis specifikācija. Nu, varbūt tas ir atsevišķi, jā, nu vienkārši. Atsevišķi fails šajā projektā, iespējams, jā. Varbūt, jā, kaut kas atsevišķi. Nu, es gribēju tieši pastīties, nu, tāds salīdzinājums, jā, nu, tā galīgi tāds, nu, iztiks minimums, man gribētos teikt, ir, jā. Bet, nu, vēl jau vairāk, jā, tātad, ja to dara viens būvnieks, ok, un kurš, teiksim, tā ir jau sev pierādījis tirgu, kā speciālists labs, jā, tad ir ok, bet, nu, jā, ja ir doma tāda, ka ņemt un radoši tur mēģināt atrast kaut kādus risinājumus, nu, te es teiktu, ka tomēr vajadzētu Man vēl viens, noteikti skolotāji, man vēl viens jautājums. Tu no pat pieskāries tādai lietai, ja būvnieks jau ir ilgi tirgu un sevi ir pierādījis. Tās ir atslēgas vārds. Sevi pierādījis, jo par norobežotām konstrukcijām varbūt kaut kā citreiz, bet man ir piemēri, kur tas ir ārkārtīgi traki, jo tā būvniecība vēl tā kā 90. vai es pat nezinu 80. Un būvnieks reāli tirgu ir 30 gadus. Un tad es tā vienmēr, viņš 30 gadus būvē šo kaku vienam, otram, trešam, ceturtam, un tas bija ritīgi traki, un tu tās mājas tev ir jāsaka, tu esi uzaicināts, lai palīdzētu tā kā saprast, jo kaut kā ar mugurkaulu smadzenēm tas klients viens vai divi, viņš vienkārši šūt, vai tiešām man ir labi, viņš grib pārprasīt, tas jau arī tas mūsu mērķis, nāciet pajautājiet, un tu aizbrauc, un tev iziet cauri kaulēm, un tas ir 20-gadīgi, 30-gadīgi pieredzes būvnieks, viņš nav sev pierādījis, viņš ir tikai būvējis. Viņš ir tikai būvējis, jā. Nu jā, ok, ejam uz priekšu, varbūt vēl tad piekto projektu apskatāmies un arī iziešu cauri. Te ir, es gribētu teikt, te plašāks arī mūra projekts. Te ir vienkāršāks šis te mēzgls, bet arī, ja mēs tā skatāmies līdzībās ar tiem, ko mēs jau esam redzējuši iepriekš, ja, redzam, šeit jau ir labi, tiksim tā, loks pareizi novietots, tā kā te nav varbūt tādi specifiski izceltas krāsaini iezīmētas lentes, jā, bet, manuprāt, bet viņš ir norādīts, kur savukārt citur tas nebija uzrakstīts, jā, tas nebija mēzgls izdetalizēts, bet šie paskaidrojošie tur bija mazāk. Šeit jau ir es mēģinu atrast vārdu, specifisks. Specifisks produkti jau, jā. Jā, mums ir specifisks produkts, ko tad ir inženieris, bet arhitekts ir izvēlējies, jo viņš viņus ir pārbaudījis, vai viņam ir informācija par viņu sniegumu kaut kādām priekšrocībām. Un tas, ko es tieši redzēju, kāpēc es šo projektu paņēmu, jo es redzēju, ka ir atsevišķi izdalīts ārduru mēzgls uztaisīts, jā, tātad augšu, apakšu, un tieši te var redzēt, jā, kā viss ir, bet mēs tu vari viņu pietuvināt? Cik? Jā, ok, viņš ir samocīts, bet te būtu baigi forši paskatīties, kas tur ir. Es redzu, ka tur ir siltais sliekšņu profils.
kaut kas jau ir vēl interesantāks, tur varētu būt vēl foršāk redzēt to. Nu jā, Milzu. par to es saku, tāpēc pie šiem risinājumiem visticamāk mēs, kādas ir iespējams, ko darīt, jā. Pēc tā tad mēs varam nākamajā reizē, paņemt, teiksim, tur kaut kādas ražotāja rekomendācijas, jā, vai, kam pievērst uzmanību, ja, kā būtu labi risināt, jā, un tad mēs varam jau paskatīties tālāk, jā. Vienkārši tas, es gribēju norādīt to, ka, jā, ir izdalīts atsevišķu uzmanību pievērst šiem te logu un durvju mezgliem, ja, un nevis, tā kā parasti pārgriež, tā kā šķērsām logu bloku un skatās, teiksim, kā ailu apdari, bet parasti, tās kritiskākās vai tās, vājākās vietas, kur tieši ir palodzes un augšs, ja, kad to tur sānos pielīmēt, to apdara, tur viss ir kārtībā, bet tieši tās augšas un apakšas, ja, tur ir tā vājās vietas. Ja. Tā, kas te vēl bija? Jā, te laikam pārējais šeit arī, jā, logu durvju specifikācija, jā, ar visiem apzīmējumiem. Šeit arī noteikti PVC rāmis, un par to mēs noteikti skatīsimies kādu citreiz. Te ir saimniecības ēka, bet ko es pastīšos, kas tu bija vēl BK daļā. Laikam. Jā, šeit ir tieši tie bloki, tie logi, kur mēs runājām, ja, kad ir šis te ārējais mezgls A, un te tā tūlīt paskatīsimies. Jā, šeit ir mezgls A, un šeit bija tas, kad, tieši prasītos, kā, padomāt, varbūt arī tev, varbūt, Robert, pasties, kā korekti šādi te uztaisīt, ja, jo, redz, te mēs redzam, ka tās ir metāla sijas, labi, no ārpuses viņas ir nosiltinātas, ja, bet jautājums ir tieši par šo te stūri, ja, jo, ja mēs šeit liekam logu, visticamāk tās, mēs to varam paskatīties, ja. Viņš būtu biezāks, jā, bet viņš būtu noteikti gandrīz pilnā tā bloka, te ir 230, pagaidi. 230, nē, jā, viņš būtu tur, kur tu pareizi tu iezīmēji, sorry. Jā. Viņš būtu tanīs 90 centimetros, 80. Jā. Šādā veidā, vai teiksim, jebkurā gadījumā, tam vajadzētu būt, atkal, es šobrīd... Šeit tas pietrūkst, jā, šeit tas šim te mezglam tieši pietrūkst šis te, tā gan ir augšējā daļa, es sapratu. Tā ir augšējā daļa. Redzi, šeit ir tā kolona, jā. Jā. Šeit, un šis ir tas ārējais stūris. Tas, par ko tu minēji, kas ir tā vājā vieta, jā? Un ten ir ļoti svarīga siltināšana. Šeit ir, piemēram, ja mēs skatāmies to iepriekšējo bildīti, kur tu rādīji griezumu, kur 5 centimetri, siltumizolācijas vate, tad es teiktu, ka tas ir metālam bija gauži par maz, tur būtu foršāk likt pie kaut kādu Kingspan risinājumu. Tas būtu nelobējot neko, jā, bet mēs paši zinām, kādas siltuma koeficients viņš var nodrošināt, un tik mazā biezumā tam ir jābūt kaut kam ļoti, ļoti labam. Nevar būt vakumpaneļiem, bet tas tomēr ir ļoti savādāks tas risinājums. Jā, piekrīt. Varētu uzlabot. Jā, tad šis bija tas, ko es gribēju parādīt, jā, kad, protams, ir ļoti labi taisnas, skaists ailes, jā, un, teiksim, nevienmēr, teiksim, ir varbūt tik vajadzīgs, tik izdetalizēt, jā, bet, tiešām, pievērst uzmanības to, ka tur, kur ir kaut kādas metāla konstrukcijas, jā, kur parasti prasās tiešām kvalitatīvi ielikt to siltumizolāciju. Par to es saku, jā, tad mēs varam nākamo reizi, ja,
tagad ir jāsaka tā, ja jūs ieliksiet 10,000 laikus, ja, tad mēs pateiksim, ko Uzfilmēsim jādara. vēl kādu video. Jā. Labi, bet atgriezīsimies realitātei, nolaižamies uz zemes. Tad pirmkārt šo te video mēs noteikti nopublicēsim, viņš būs publiski pieejams, varēsiet paskatīties, pāanalizēt arhitekti, būvnieki un komentāros droši iekomentēt varbūt kaut kādas lietas, ko vajadzētu paskatīties detalizētāk, ja kam jūs, teiksim tā, gribētu dzirdēt kaut kādu skaidrojumu, ja, par logu tēmu. Šoreiz par logu, jā, bet var droši, tā kā Roberts teica, pārzina lentes, pārzina dažādas, citas membrānu materiālus. Norobežojošām konstrukcijām. Un es domāju, mēs vēl noteikti atgriezīsimies un šādu te video vēl uzfilmēsim, tā kā paskatīsimies projektus. Un, tad kopsavilkumā, manuprāt, kā tev, Robert, šis te, kas ir kaut kādas tādas lietas, ko tev gribētos, tā savilkt kopā un pateikt, tātad šodien apskatītajos projektos, ko mēs, kas tev tāds palicis ir atmiņā, tādi daži topīgi? Jā, man patīk šis modelis, kādā mēs esam sanākuši kopā. Tas nav nekāds podcasts, tās ir reālas situācijas un reālās labās prakses meklējumos, ko gribētu uzsvērt. Man tas arī izaicinoši, jo ikdienā ir tieši cilvēks saka, bet kāpēc man to vajag? Un man ir jāņem tie piemēri sliktie, lai parādītu, kāpēc tev to vajag, jo tu taču negribi šo. Ja? Un šis modelī mēs tā kā ejam, skatāmies, forši, vai to vispār varēja izdarīt, un būtībā te bija tikai labie piemēri, ja? Un tas arī ir forši, bet es domāju, ka cilvēkiem interesēs arī ieraudzīt vēlākos video, kā tad nevajag, vai kur tad bija problēmas, kāpēc viņas veidojās, kur aug tās kājas, no kurienes, kuram kā izskatās, ja šitā neizdara, ja? Kā izskatās, ja tā? Un, es domāju, ka tie piemēri gan jau, ka man kartotekā viņi ir, jā, varbūt ne visi tik spilgti, bet tā esence ir tieši tādīs mazajās lietās. Jā, tad, kad mēs nepievēršam kaut kādām mazām lietām, teiksim tā, kad tu brauc un tu neievēro ceļzīmes, tad kāpēc tu domā, ka tu vari ievērot kaut kādas lielākas zīmes, ko tev sūt visums, piemēram, ja? Un tas moments, tu nevari gribēt gaismas pili, savu māju, savu pasaku, ja tu neievēro nosacījums, neiet cauri mežam, kā sarkandalvītē. Ja? Tad ir kaut kāds seks, ir cēlus seku tāds. Un te mēs arī par to arī runājam. Man ļoti patīk šāds, kādā amplitūdā mēs te darbojamies. Formāts, formāts un kā mēs varam to cilvēkiem, es ticu, ka ļoti daudziem tas ir interesanti. Pat, ja te bija tikai labie piemēri. Bet jums jau jāsako, lai sagaidītu arī kaut ko jaunāku. Lai mums arī ir interesanti, jo mēs jau, tā jau ir enerģijas apmaiņa, mēs gribam saņemt no jums tieši šie komentāri, ko tu minēji, viņi ir visbūtiskākie, jo tad mēs saprotam, kas tad jums interesē, ko mums vēl parādīt, vai varbūt mums jāpieaicina vēl kāds trešās puses, vēl viens speciāls, un mēs jau šeit jau varam taisīt tādu diskusijas, tādu apaļo galdu sanākšanu. Ja? Bet tas ir tas galvenais. Precīzi, jā. Tā kā super, paldies, Robert, par laiku tavu veltīto, un es domāju, ka jā, šo tēmu noteikti paturpināsim, un tiešām ceru, ka jau šeit šobrīd redzējāt kaut ko noderīgu savā praksē, savā ikdienai. Un, jā, man, teiksim tā, varbūt tie galvenie punkti, ko es dzirdēju, vai, teiksim tā, piefiksēju, ir tāda, šis te darba uzdevums, ja? Tad detalizēti un skaidrs, kā šie darbi tiks realizēti. Otrā lieta - padomājam par modeli būvniecības, kā mēs šo projektu realizēsim. Ja mēs dodam vienam zinošam, pieredzējušam speciālistam, tad varbūt mēs varam tā kā tiešām paļauties, ka viņš uz visu to kopējo bildi redz.
ja mēs tomēr dalām atsevišķiem uzņēmējiem, nu es teiktu tā, tad ir jāizvērtē un tiešām jāpārdomā detalizēt, visi tie mēzglī darbu secība. Kurš uzturēs šos visus šīs saitītes savilks kopā? Kādam ir jābūt tam? Precīzi, jā. Vai tas ir būvzraugs pieaicināts no malas, vai tas ir projektu vadītājs no malas, vai tas ir vienkārši vai paši klienti iet cauri, iedziļinās, jo tagad zinu daudzus piemērus, kur to dara paši klienti. Ja? Tā kā super, tas ir ļoti labi, un tāpēc šie video arī ir dēļ jums, ja, taisīt. Jā, ceļš uz labāku rītdienu. Jā, tieši tā. Tā kā super, vēlreiz paldies, Robert, un noteikti skatāmies, kā mums šis video, kāda auditorija, cik plaši aizies tautās, tā kā noteikti drīz atgriezīsimies ar nākamo sēriju. Ja? Davai, čau! Super. Veiksmīgu dienu! Atā! Tā!